Vasara tuvojas straujiem soļiem un ir pienācis laiks domāt arī par vasarīgu ēdienkarti. Un kas gan var būt labāks par gazpacho zupu? Ko es daru vispirms? Paņemu dzeltenos tomātus, ņemšu kādus 6 un tiem iegriežu tādu krustiņu apakšējā daļā un tad pārliešu pāri karstu verdošu ūdeni, lai noplaucētu mizu. Pavisam nedaudz tomātus patur karstajā verdošajā ūdenī un tad jau miziņi ļoti viegli nāks nost. Tiešām iesaku pēc iespējas mīkstāks tomāts izmantot, jo zupai vajag, lai tie tā kā sašķīstu un pašķīstu un būtu ļoti, ļoti intensīva garša. Šeit jau var redzēt, ka miza pati nāk nost no tomāta. Tiem, kam slinkums, protams, zupā var likt arī ar miziņu, bet man nepatīk, kad zupā parādās kāds mizas gabaliņš. Tad, kad tomātam noņemta miza, tad izgriežu arī viducīti un šos te ūdenī blanšētos tomātus vienkārši tādos nekonkrētos gabaliņos sagriežu lielākā, dziļākā bļodā. Gazpacho zupu var pagatavot ļoti, ļoti ātrā laikā. Un to var arī uzglabāt leduskapī, vismaz kādas 2 dienas, tā kā var arī uztaisīt lielāku daudzumu. Jā, un ja gribās aizbraukt uz Jūrmalu, tad zupu var paņemt, piemēram, kafijas termosā līdzi, jo šī zupa ir dzeramā veidā, un tā dos pa dienu enerģiju, un negribēsies ēst. Kad tomātiem noņemta miza un tie ir sasmalcināti, tad šeit klāt pievienoju gan sīpolu, ņemu sarkano sīpolu, tādu maziņu, nevajag lielāku, un kādas 2 daiviņas ar ķiploku, jo man patīk, ka zupa ir tāda pikantāka. Var pievienot arī mazāk ķiploku. Gazpacho man tā īsti nemaz receptes ar sastāvdaļām nav. Parasti es vados pēc sajūtām. Protams, lielākā daļa ir tomāti, tad liek klāt svaigu gurķi, mazu sīpolu, ķiplokus un tad vēl garšvielas. Gurķim noņemu mizu. Šis ir ļoti ērts, mizojamais. Bez tā es nevaru iztikt. Tas man vienmēr ir mājās blakus, jo var noņemt gan gurķim mizu, gan burkāns ļoti ētri nomizot, un tas ir ļoti parocīgs. Gurķi arī šeit pat iegriežu mazos gabaliņos. Nav svarīgi, cik lielos, jo mēs vienalga to visu sablendēsim kopā. Tāpat tās arī sīpolu un ķiploku. Visu salieku šeit. Tā. Pievienošu vēl otru gurķi, lai būtu svaigums. Ja gurķi ir lielāki izmēta, tos ne tikai nomizo, bet arī izņem sēklas. Man ir gadījušies tādi mazi kraukšķīgi, tad sēklas izņemt noteikti nav nepieciešams. Tagad šeit pie tomātiem, gurķiem, sīpola un ķiploka pielēju nedaudz olīveļu, sāli un piparus. Sāli gazpacho vajag likt diezgan padaudz, bet arī tā uzmanīgi ir jāskatās pēc garšas, kā nu kuram vairāk patīk. Bet tomātiem pašiem sev prasās diezgan daudz sāls. Ielikšu arī piparus. Nedaudz citronu piparus arī. Un pat cik izmantoju dzeltenos tomātus, tad pielikšu balto balzāmetiķu krēmu. Var izmantot šķidro balzāmetiķi. Ja jūs izmantojat sarkanus tomātus, tad noteikti vajag izmantot sarkano balzāmetiķi. Šo visu ņēmu ar šādu tipu blenderu. Protams, var arī izmantot blenderu, kas ir krūzē. To visu samaļ vienā viendibīgā masā. Un tomāti ir sablendēti. Ja jūs nevarat iedomāties, kā tas smaržo un kā gribās šo zupu ātrāk apēst. Tagad, lai viņi nedaudz pastāv, ja gribās ātrāk zupu ēst, tad var pievienot ledu, sasmalcināt ledu, lai tā ir augsta, bet ja ir laiks, tad zupiņu ieliek leduskapī. Bet tas vēl nav viss, jo zupai mēs pievienosim klāt bageti. Gazpacho zupas recepte ir cēlusies Spānijā. Visvairāk to ēda Andalūzijā tieši, un tur ir neskaitāmas zupas receptes. Un ļoti bieži spāņi pievieno maizi klāt, tāpēc, lai zupa būtu sātīgāka un lai tā būtu tumīgāka. Arī es esmu nopirkusi bageti ar melnajām olīvēm. Tā ir pikanta. Un tagad
ņemšu, sagriezīšu šķēlītais maizi un pievienošu pie zupas, lai maizīte zupā izmirkst. Šeit ir arī čili pipars klāt. Maizīte tiešām ir pikanta. Maizei var nogriezt garozu, bet man šķiet, ka tieši garozā ir tas pats garšīgākais. Tā ir brūna apcepusi, tāpēc es nekad garozu negriežu nost. Un tagad šo te maizi vienkārši ielieku zupā, lai tā izmirkst. Protams, var zupu taisīt arī bez maizes, vienkārši pievienojot daudz zaļumus. No šo te bļodu paņēmu kādas 6 šķēlītes ar bageti. Pēc tam šo pārpalikušo bageti var pārslacīt ar pesto, apcept krāsniņā. Var arī nedaudz pārkaisīt pāri sieru, lai tas pakūst. Un tad pie zupas vēl būs sātīga maizīte klāt. Kamēr maizīte mērcējās, tikmēr uztaisīšu pesto. Man gazpacho zupa saistās ar pesto. Man vienmēr patīk tai pievienot zaļo bazilika pesto. Un to pagatavot mājas apstākļos ir pavisam vienkārši. Bet, protams, arī, ja ir slinkums, var nopirkt veikalā jau gatavu pesto. Un es ņemu bazilika lapiņus. Ja ir tādas mazas smalkas lapiņas, tad tos kātus es negriežu nost. Bet, ja gadās baziliks ar lielām lapām un lieliem kātiem, tad kātus noteikti vajag noņemt nost, jo kātu dos rūgtumu. Pesto var sataisīt arī lielākā daudzumā. Un, ja pat neizlieto visu pie zupas, tad ielikt burciņā leduskapī un var glabāt vismaz kādas 2 nedēļas leduskapī. Un lietot pie dažādiem salātiem un zupām. Šeit ielieku baziliku, pievienoju klāt kādu pusīti no ķiploka, daiviņas. Pielikšu klāt arī ciedru riekstus. Ciedru riekstu vietā var izmantot arī Indijas riekstus. Tādus, kuriem nav tāda izteikta garša. Zemes riekstus man gan nepatīk tos likt pie pesto. Pielieku mazu saujiņu, tādu sāli un piparus. Un pārlēju olīveļu. Un tagad ņēmu atkal savu blenderu un šo te visu sablendēju viendabīgā masā. Wow! Pesto ir gatavs, tagad tikai garšu. Arī garša ir laba. To pagaidām nolieku malā. Un tagad sablendēju maizīti, kas ir ielikta tomātu zupā. Zupa ir smaržīga, garšīga, arī vajadzīgā konsistence. Tā nav ne pa šķidru, ne pa biezu. Pielikšu vēl nedaudz sāli. Kā jau es teicu, tomāti ļoti daudz uzsūta sevī sāli, tāpēc sāli vajag likt tā pakāpeniski, pagaršojot. Un arī, ja zupa pastāvēs kādu laiku, arī viņa savilksies un kļūs sāļāka. Lūk, tagad zupa ir gatava. Tagad vislabāk to novietot augstā vietā, leduskapī, vai arī, ja zupu gribās ļoti ātri, tad to var ielikt saldētavā uz kādu pusstundiņu. Kamēr zupa stāv augstumā, sagatavošu piedevas un savai dzeltenajai gazpacho zupai man patīk pievienot avokado. To nomizoju, izmantošu kādu trešdaļu no avokado un sagriežu to mazos gabaliņos. Tas piedos skaistu izskatu ar savu skaisto zaļo krāsu, kā arī avokado ir ļoti veselīgs un to vajag izmantot uzturā daudz. Šādas te šķēlītes arī būs labi. Tad vēl zupai klāt pielikšu čeri tomātiņu. To sagriežu uz pusītēm. Un gazpacho zupai man patīk daudz pievienot dīkstus. Tagad pavasarī un vasaras sākumā ļoti daudz gribās uzņemt vitamīnus, un tāpēc uzturā vajag ļoti daudz lietot tieši dīkstus, dzinumus un salātus. Pusstunda ir pagājusi, zupa ir pastāvējusi saldētavā, tā ir riktīgi vēsa, un tā ir gatava ēšanai. Atliek tik to izdekorēt. Zupu leju šķīvī, un tad pārliešu nedaudz pesto, avokado, tomātu un daudz zaļumus. Ieliksim arī kādu sarkanu tomātiņu, tā lai izceļās. Šeit man ir vēl biešu dīksti. Tos uzliekam šeit un
zaļos dīkstus un, protams, arī bazilika lapiņu, jo mēs taču gatavojām pesto no bazilika. Nu, lūk, zupa ir gatava ēšanai. Tā smaržo dievīgi un tā vien gribas to pagaršot.